Šodien mēģināšu noķert akselotus no kanalizācijas un redzēsim, ko vēl atradīsim. Kā jūs zināt, mēs jau iepriekš esam noķēruši trakas lietas no kanalizācijām, tostarp aligātors, čūskas un daudz retu zivju. Bet ir viena lieta, ko mēs vēl neesam noķēruši, un tie ir akselotli. Vai nu viņi nedzīvo kanalizācijās, vai arī meklējam nepareizi. Šodien to noskaidrosim. Mana misija sākās šodien, kad devos uz strautu, kur vienmēr atrodu akselotlus. Izsekoju līdz tuvākajai kanalizācijai, kas man atvedu šeit. Tagad zinām, ka šeit varētu dzīvot akselotli, jo šī ir tā pati ūdens plūsma. Tātad es izmantošu šos tīklus un zivju slazdus, lai cerams noķertu visu, kas šeit ir. Bet pirms mēs to darām, puiši, mēs darīsim kaut ko tādu, ko nekad iepriekš neesam darījuši. Mēs ielaidīsim šo GoPro kameru kanalizācijā, un kurš gan zina, ko mēs tur atradīsim? Jo tur apakšā burtiski var būt jebkas. Tagad trakākais par šo kanalizāciju ir tas, ka tā patiesībā ir sadalīta divās dažādās daļās. Vispirms ielaižam GoPro šajā pusē, lai paskatītos, kas kanalizācijā. Nepieciešama gaisma, tāpēc izmantojam lukturīti, ieslēdzam un nolaižam. Esmu nervos. Šī aukuma nav tik stipra, tāpēc cerēsim, ka tā nepārtrūks. Labi, mēs sāksim ierakstīt tieši tagad. Tā, mēs vienkārši nometīsim to lejā. Ak, mans Dievs, tas ir tik traki, draugi. Mēs nekad iepriekš to neesam darījuši. Kas, ja mēs ieraudzīsim kādu aligātoru vai ko tam līdzīgu? Lūdzu, es negribu atkal noķert aligātoru. Ak, Dievs, tur tas iet! Paskatieties uz šo! Tur iet tā sasodītā GoPro kamera. Ak, Dievs, tas ir tik forši! Mēs patiesībā varam skatīties to tiešraidē caur manu telefonu tieši šeit. Paskatieties, cik netīši tas ir. Jūs gandrīz neko nevarat redzēt, draugi. Ak, Dievs! Paskaties! Kas tas bija? Redzēji? Tur lejā bija kaut kas milzīgs. Ak, Dievs, draugi, tas ir forši. Nezinu, kas tas bija, bet tas bija liels. Cerams, ka jūs mājās to redzējāt labāk, bet tagad mēs zinām pavisam droši, ka tur tiešām ir zivis. Tātad, mēs turpināsim ar GoPro un skatīsimies, vai varam atrast vēl kādas. Labi, dodamies dziļumos. Tas ir tik forši, draugi. Tagad mēs patiešām varam redzēt, kā izskatās kanalizācijā. Ak, Dievs, tur lejā ir tik daudz atkritumu. Skaties uz šo. O, tur ir zivs. Ak, Dievs, skaties, tur ir zivs tieši tur. Kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Skaties, ak, Dievs, skaties, tur viņš aizpeld. Ak, mans Dievs, man nav ne jausmas, kas tas ir. Es viņu pazaudēju, es nezinu, kur tas aizpeld. Draugi, es tikko tur lejā redzēju zivi. Man nav ne jausmas, kas tas bija. Tas bija tik forši. O, tur ir vēl zivis. Skaties, tur ir divas tieši tur. Ak, Dievs, nē, nē, nē. Ak, Dievs, o, Džei, nē. Ir tik grūti šo lietu kontrolēt. Ak, mans Dievs, es redzu tik daudz zivju. Skaties, skaties, tieši tur. Vai tā ir raibā nažs živs, draugi? Skaties uz šo radību. Ak, Dievs, tas ir tik traki. Tur ir vēl viena zivs. Es nevaru pateikt, kas tā ir. Ir tik grūti šo lietu kontrolēt. Ak, mans Dievs! Skaties tur, Helen! Svētais mākonīt! Kur tas palika? Tam radījumam bija kājas! Vai tas bija akselotls? Skaties uz tā seju! Tas ir sasodīts akselotls! Mēs to izdarījām. Tas ir akselotls. Skaties uz to tieši tur. Es tagad uz to skatos, draugi. Mēs tikko atradām akselotlu ar GoPro. Skaties, viņš ir tieši tur stūrī. Ak, Dievs, tas ir neprāts, draugi. Tas burtiski ir krāpšanās. Mēs tagad krāpjamies. Labi, mēs velkam GoPro augšā, draugi. Ak, mans Dievs, vai mums turpināt? Es domāju, tas ir traki. Varbūt es sūtīšu to atpakaļ lejā, draugi. Es tagad vienkārši jūku prātā, jo mēs burtiski tikko redzējām akselotlu. Skaties, tieši šeit. Skaties uz šo, draugi. Tas ir vienkārši neprāts. Vai jūs to redzat? Tagad mēs 100% zinām, ka šeit ir akselotli. Mums bija teorija, un tagad tā ir burtiski pierādīta. Tagad mums tikai jāizdomā, kā viņus noķer. Un tas droši vien nebūs tik viegli, draugi. Bet man šobrīd ir ļoti jautra šo GoPro. Tātad mēs to laidīsim atpakaļ lejā, paskatīsimies, vai varam pamanīt vēl kādas zivis. Paskatīsimies, ko vēl varam atrast. Ak, Dievs, kas tas vispār ir? Skaties, tur kaut kas ir uz sienas. Kas tas vispār bija? Tur ir vēl dažas zivis tieši tur. Es nezinu, kas tas ir. O, skaties, tur atkal ir raibānas živs. Draugi, tas ir tik forši. Tur apakšā šobrīd ir tik daudz zivju. Bet to ir tiešām grūti kontrolēt, jo es cenšos darbināt GoPro, un es arī skatos telefonā, lai redzētu, ko var atrast. Ak, Dievs, Helēna! Helēna, skaties, 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 skaties! Ak, mans Dievs! Skaties uz to, vai tu redzi to? Nē, ak, Dievs! Es to pazaudēju, draugi. Es zvēru, es tikko redzēju vēl vienu akselotu. Es to redzēju kādu sekundi, un tad es nometu GoPro, jo gandrīz aizmirsu, ka to turēju. Un tad es vienkārši pazaudēju, kur tas bija, bet cerams, ka jūs to redzējāt. Ja tā, tad kanalizācijā jau ir divi akselotli. Kas notiek? Mēs pierādījām, ka viņi tur ir, bet paskatieties, tā ir tikai viena puse. Lejā ir vēl viena. Es ātri ielišu GoPro un paskatīšos, ko varam atrast. Labi, GoPro iekšā, draugi. Vēl nav nolūzusi, nepiesauksim nelaimi. Ak, Dievs, cik dziļi! Vai redzējāt? Skaties, tur ir viņas seja! Ak, tas ir Oskars! Draugi, tas ir neprāts. Ak, Dievs!
Kaut kas milzīgs bija tur, jūs redzējāt? Tas laikam pietiks ar šo kanalizāciju, draugi. Tur ir milzīgas zivs. Ar GoPro pietiks, tagad to zinām droši. Abās kanalizācijās ir daudz interesanta zivju. Tagad sāksim ķert ar tīkliņu un skatīsimies, ko varam noķert. Mums ir spainis, kurā liksim visu, ko paturēsim. Un liels baseina tīkls. Izmantosim šo, lai tiktu kanalizācijā un cerams, ka noķert redzētās zivis. Ūdens ļoti duļķains, neko nevar saskatīt. Tu joko? Mēs tikko redzējām kādas 10 dažādas zivis kanalizācijā. Tu man saki, ka es nevienu nenoķēru? Kas tas ir? Ak! Ak, Dievs, neticami, paskaties uz šo, tu taču joko! Mēs tikko noķērām šo firmas Bass Fishing Productions cepuri, kas tagad ir pieejama bassfishingproductions.shop. Čēļi, mums tas bija jādara. Oficiāli izlaidām savu pirmo mērču. Jūs to gaidījāt mēnešiem un visu laiku prasījāt šo cepuri, kuru es bieži valkāju. Beidzot, tas brīdis ir klāts, čaļi. Mums ir ne tikai šī cepura, bet arī daudz citu krāsu un dizainu. Skatieties, cik forši. BFP, draugi, ir arī rozā. Mums ir arī krekli un džemperi, ko varat iegādāties bassfishingproductions.shop. Priecājos redzēt, kā tos valkājat. Paldies jums! Apskatiet un iegādājieties BFP atribūtiku. Tagad atgriežamies pie kanalizācijas. Nezinu, kā to pārspēsim, bet mēģināsim. Kāpēc esmu pārsteigts? Mēs ar GoPro jau redzējām šo raibo nažzivi. Neticami, vai tā ir albīna? Tā nav parastais izskats un ir sarkanas acis. Draugi, mēs tikko noķērām albīno raibo nažzivi. Ieliksim šo puisi zivju spainī. Paskatieties, cik forši tas izskatās. Atgriežamies kanalizācijā. Paskatīsimies, ko vēl varam noķert. Sākums mums ir labs. Labi, es mēģināšu izvilkt tīku šajā aizmugurējā kreisajā stūrī. Tur es redzēju vienu no akselotliem. Cerams, ka viņš vēl tur ir. Tas ir Pleiko. Uz mirkli domāju, ka tas ir viņš. Draugi, paskatieties uz to. Mazs Pleiko mazulis. Zini ko? Es domāju, ka mēs arī šo puisi redzējām ar GoPro. Tas ir traki. Mēs viņu paturēsim. Viņš ir diezgan foršs. Un kas tas ir? Mazs saules zivs. Mēs viņu laidīsim atpakaļ kanalizācijā. Bet paskatieties, 2 paturamie jau ir. Turpinām tālāk. Jā, tas bija labs tīkls. Nu, dodiet man kaut ko labu. Mums ir kāds loms. Kas tas ir? Paskatieties, tas ir mazs asarītis. Tas ir tik mīļi. Ziniet, puiši, es saņemu daudz komentāru. Viņi saka, hei, kāpēc tavs vārds ir Bass Fishing Productions, ja tev pat nav basa kā mājdzīvnieka? Zini ko? Es domāju, ka mums vajadzētu šo puisi paturēt, vai ne? Viņš varētu būt talismans. Labi, izskatās, ka mums tagad ir basa kā mājdzīvnieks. Kas tas ir? Kas pie vēla tas ir? Wow! Kas tas ir, puiši? Nezinu, kā tā zivs. Ierakstiet komentāros, ja zināt. Izskatās forši, paturēsim. Varētu būt cihlīda, ir oranža krāsa. Mums jau ir 4 zivis. Kas notiek? Esam šeit tikai 5 minūtes. Ak, Dievs, cik dziļi. Ak, Dievs, paskatieties. Tīklā ir milzīgs Oskars. Jā, es esmu tik apjucis. Mēs redzējām Oskaru 2. vietā. Varbūt tās tiešām savienojas. Katrā ziņā mēs tikko noķērām milzīgu Oskaru. Paskatieties uz to. Ak, Dievs, viņš ir skaists. Ak, mans Dievs. Kas ar viņa noticis? Paskatieties uz viņa zvīņām. Daudz zvīņu viņam trūks, puiši. Tas nav labi. Absolūti bija šodienas video mērķis, bet bijām gatavi noķert jebkuru lielu zivi. Man kravas automašīnas aizmugurē ir dīķis, kur liksim visas lielās zivis. Un mēs viņu vēlāk šodienas video vedīsim atpakaļ uz manu māju. Lūk, lielais draugs! Ak, mans Dievs! Tas Oskars ir milzīgs! Labi, laižam atpakaļ kanalizācijā. Ak, kas tas bija? Ak, man liekas, mums kaut kas ir! Es kaut ko redzēju! Kas tas ir? Ak, tas ir zilgalvis! Paskatieties uz to! Vēl viens mazs zilgalvis! Vēl kaut kas? Ak, paskatieties šeit! Jā! Ak, mans Dievs! Es gandrīz izmetu to atpakaļ kanalizācijā. Paskatieties uz to! Tas ir mazs Oskars! Tas varētu būt! Ak, nē! Labi, nebūsim neveikli. Šis varētu būt pieaugušā mazulis, ko tikko noķērām. Tik mīļi! Labi, laidīsim saules zivi vaļā un turpināsim. Tur dzīvo Oskaru ģimene un vairojas, tāpēc varam noķert vēl vairāk. Labi, ejam! Tur noteikti bija, kas jānoķer. Ko ieguvām? Ak, vār! Paskaties uz šo. Labi, Helēna, saki man, ja redzi zivi, gatava? Tu to neredzi, vai ne? Izskatās pēc koka zara, bet redzēji, kā kustās aste. Tas nav lapa. Domāju, ka tas ir banjosams. Šādus esam bieži noķēruši. Kā redzat, izstās pēc koka zara vai kaut kā tam līdzīga. Bet es jums apliecinu, tā tiešām ir zivs, draugi. Ļoti dīvaini izstās, protams. Tātad mēs viņu ieliksim spainī. Paskatieties uz to mazo tur iekšā. Viņš ir tik fušs! Mēs atnācām uz kanalizāciju, kā jau teicu, pēc akselotliem. Mēs vēl nevienu nesam noķēruši, bet mēs vienu tur redzējām. Bet tas ir tiešām forši. Šī kanalizācija ir pilna ar citām ļoti interesantām zivīm, tāpēc es nesūdzos. Iesim atpakaļ un mēģināsim noķert vēl kādu. Gandrīz iekrits kanalizācijā. Labāk tā nedarīt. Es redzēju, ka kāds ielaids. Kas tas bija?
O, vēl viens asars, skaties, tur ir vēl 2. Forši puiši, mums būs vesela armija. Bet mēs šos laidīsim atpakaļ kanalizācijā. Ejiet atpakaļ, mēs šodien šos nemeklējam. Vai vēl kāds? O, skaties, ak, Dievs! O, jā, balts vēzis! Neticam, sen tādu neesam noķēruši. Tu esi burvīgs. Au, viņš mani knieb. Vai vari tā nedarīt? Nu, puiši, mēs tikko atklājām, ka kanalizācijā ir arī krāsaini vēži. Šeit ir viss, ko vien var iedomāties. Šī kanalizācija ir pilnīgi pārpildīta. Tāpēc šo puisi mēs noteikti paturēsim. Ieliksim viņu spainī. Labi, ejam tālāk. Atgriežamies pie lietas. O, tas bija labs tīkls. Par šo es jūtos labi. Nu, dodiet man kaut ko. O, es redzu gliemezi. Skaties, milzīgs ābolu gliemezis tieši tur. Skaties, Ričard, lūdzu! Jā, mums izdevās! Skatieties, puiši! Ak, Dievs, viņš ir burvīgs. Tas ir sasodīts aksolotls. Jūs jokojat. Puiši, mēs viņu dabujām. Mēs viņu redzējām ar GoPro un tikko noķērām vienu no kanalizācijas. Pirmais aksolotls kanalizācijā jebkad. Cik traki tas ir? Ak, mans Dievs, ieliksim tevi spainī. Skaties, cik tas ir forši. Interesanti, cik daudz mēs šokar varam noķert. Mans mērķis ir noķert kādus 100 no viņiem. Labi, mums būs aksolotlu armija, bet neliels brīdinājums jums, puiši. Jums varētu rasties jautājums, Bobby, tu neesi Meksikā, kur dzīvo aksolotli. Kā tu tos cer? Floridā ir tīģeris salamandra. Šie puiši patiesībā ir tīģeris salamandras mazuļi, bet izskatās kā aksolotli. Paskatieties uz šo te un pielieciet blakus aksolotla attēlu un pasakiet man, ka tas ir viens un tas pats. Labi, pasakiet man atšķirību tagad. Jūs nevarat. Tas ir tiešām forši. Šie puiši pārvērtīsies par salamandrām. Mums jau viena ir, redzēsim, cik šovakar noķersim. Spainī iekšā, draudziņ, tas ir neprātīgi. Kas būtu, ja es iemestu tīklu tieši pie tā tuneļa tur? Tur zivs var iet iekšā un ārā. Tā, es jau redzu vienu. Skaties, tas ir tas, ko mēs redzējām ar GoPro. Neticami. Man nav ne jausmas, kas tas ir, bet, draugs, tas ir tik skaists. Es domāju, ka tā ir kaut kāda līdaka, bet ļoti skaista. Es tiešām cerēju, ka mēs noķersim šo puisi un uzzināsim, kas viņš ir. Ja jūs, puiši, zināt, kāda tieši zivs šī ir, ierakstiet komentāros zemāk. Bet noteikti kaut kas, ko mēs ņemsim līdzi uz manu māju. Tad nu dodies spainī. Lieliski, puiši. Dodamies atpakaļ kanalizācijā un paskatāmies, ko vēl var noķert. Vēl pavicinājām tīklu, bet sope sāka pierimt. Ūdens kanalizācijā kļuva ļoti duļķains, tāpēc vairs nebija iespējams noķert nevienu zivi. Turpat neko nevar redzēt. Mēs vairs neķeram nevienu zivi. Mūsu tīkla vicināšana izbiedēja zivis dziļāk kanalizācijā. Labā lieta jaunajā vietā - tā ir 2 daļas. Tad mēs varam dot šai vietai atpūtu un varam tīklot otrajā daļā, lai paskatītos, ko varam noķert tur. Un tiklīdz mēs nomainījām pusi, mēs atkal sākām cietskīt zivis. Skaries tik. Paskatieties, cik liels ir šis Oskars. Noteikti tas pats, ko redzējām ar GoPro. Šis ir otrais milzīgais Oskars no kanalizācijas šonakt. Tas ir traki. Ieliksim viņu dīķī manā mašīnā. Šo puisi ņemam mājās un pievienosim dīķim. Tagad mums ir 3 Oskari, ieskaitot mazuli. Paskatīsimies, kas vēl tur ir. Nāc! Ak, mans Dievs! Vēl viens zivs! Kas tas ir? Oho! Ak, mans Dievs! Skaisti, draugi! Skatieties tiem punktiņiem! Izskatās pēc sama ar asiem dzeloņiem. Noteikti kāds sams, bet kāds nezinu. Šis ir tas, kas padara makšķerēšanu jaunās vietās tik jautru, puiši. Tu vienmēr noķer kaut ko jaunu, kaut ko traku, kaut ko, ko nekad iepriekš neesi redzējis. Es tiešām nezinu, kas tas ir, bet tas ir ļoti forši. Paskatieties uz to, paskatieties jau uz lomaspaini, ieskaitot aksolotlu, puiši, bet mēs tikai sākam, tāpēc turpinam. Labi, ka man ir baseina tīkls, jo kanalizācijas ir ļoti dziļas, citādi nevarētu makšķerēt. Ieliksim vēl vienu tīklu. Vēl neesmu tīkli ielicis tajā stūrī. Kas pie velna? Ak, Dievs! Vai tā ir zivs? Kas tas ir? Ak, Dievs! Kas tas ir? Kas tas ir? Mēs tikko noķērām citplanētieti. Helēna! Joprojām neesmu pārliecināta, vai tā ir zivs. Tā ir zivs. Tā kustās. Ak, Dievs! Tā ir milzīga. Paskaties uz šo. Ko? Tā noteikti ir naktzivs. Paskatieties jūs visi. Labi, mums tā jāieliek spainī. Mēs tikko noķērām citplanētieti. Svētais Dievs! Šīs kanalizācijas ir trakas. Absolutely! Retas zivis! Citplanētieši! Ak, Dievs, paskaties uz viņu! Paskaties uz viņu! Kas tas vispār ir? Tā lieta ir tik forša! Tas ir viss foršākais, ko līdz šim esam noķēruši. Nu viņš peld! Man nav ne jausmas, kas tas ir. Mēs noteikti ņemsim to mājās. Ierakstiet komentāros, kas tas ir! Nu, tagad mēs zinām, puiši, ka tur ir zivis, par kurām mums nav ne jausmas, kas tās ir. Sasūdīts citplanētiešu zivis. Tā kā ejam tālāk, puiši, turpināsim ķert ar tīkliņu, paskatīsimies, ko vēl varam noķert. Drīz izvietosim zivju lamatus un atstāsim pa nakti. Ejam pa dēlu, ceru neiekrist. Ak, Dievs! Tas ir tik biedējoši. Jā, tas tiešām ir ļoti biedējoši. Labi, esmu pabeidzis. Skaties, tas bija tā vērts. Mums ir saules zivs. Ak, jā. Mēs viņu laidīsim atpakaļ iekšā. Kas pie velna?
Helēna, nāc! Vēl viens ciklonētietis, skaties! Es pat nezinu, ko darīt. Fui! Ak, mans dievs! Tā taču ir zivs, vai ne? Izskatās pēc dēles. Fui. Ak, pagaidi! Es domāju, ka tā ir milzīga dēle. Fui! Nē, tā ir žaunas! Helēna, tā ir zivs! Skaties uz žaunām, redzu acis mutē! Vai tā ir plekste? Kas? Es domāju, ka plekste ir sālsūdens zivs. Arī es tā domāju. Ak, viņam ir! Ak, dievs! Paskatieties uz viņa muti! Ak, mans dievs, jūs draugi! Es domāju, ka šī ir plekste. Labi, man nav ne jausmas. Es nezinu, kas notiek, bet laikam mēs viņu paturēsim. Iemetīsim viņu spainī. Paskatieties uz viņu tur lejā. Viņš vienkārši pielips pie apakšas. Nu, draugi, šī otrā kanalizācija ir pilnīgi pilna ar zivīm. Tāpēc mēs turpināsim un skatīsimies, ko vēl varam noķert. Ak, dievs, paskatieties! Tas bija kaut kas milzīgs! Ak, tur tas ir, tieši tur! Helen Mulds apspīd ar gaismu. Es nevaru redzēt. Ak, es to dabūju! Tās zivs ir tik liela! Tā ir tik smaga! Neticami! Vai tā ir jaguāra zivs? Tā ir lielāka par visu tīklu. Es domāju, ka jūs nesaprotat, cik liela ir šīs zivs. Paskatieties, salīdzinot ar manu roku. Es domāju, ka šī ir kā pasaules rekorda jaguāra zivs. Es nevaru noticēt, ko es šobrīd turu rokās. Šī ir jaguāra ciklīda, draugi. Un tā ir burtiski lielāka par manu galvu. Paskatieties! Paskatieties uz šo! Tā ir lielāka par manu galvu! Paskatieties uz to muti! Paskatieties uz to! Labi, šo mēs noteikti paturēsim. Tas ir tiešām foršs atradums. Mēs bieži ķeram jaguāra zivs, bet nekad tik lielas. Es pat nezināju, ka tās var izaugt tik lielas. Paskatieties uz viņu. Tur viņš aizpeld. Šī ir burtiski viena no labākajām kanalizācijām, kurā es jebkad esmu makšķerējis. Ak, tas bija labs tīkls. Nu dod man kaut ko. Skaties tieši šeit. Kas tas ir? Ak, dievs, atkal klauna živs. Izskatās tāpat kā iepriekš noķertā. Kas notiek? Labi, es domāju, ka šeit noteikti ir liels klauna nažģīs, kas vairojās, jo mēs tikko noķērām 2 mazuļus. Tas ir traki. Labi, liksim viņus spainī. Paskaties uz šo radību! Kas tas ir? Draugi, ar tīkliņu darbojamies jau 15 minūtes, bet zīve nav. Iepriekš notērām daudz, tagad klusums. Atgriezīsimies pirmajā kanalizācijā un mēģināsim tur. Skatieties, tur zivs uzpeldējis. Zīvis atkal ir iekšā. Mums vajadzētu izdoties noķert vēl dažas, un tad mēs izvietosim savas zivis lazdas, draugi. Esmu tik satraukts. Daram to. Labi, sākam. O, jā. Kas mums ir? Kas ir? O, kas tas ir? O, kas tas ir? Ak, dievs, asaris. Nu, mums jau viens ir, draugs. Piedod, tu neiekļūst izlasē. Ak, dievs! Es tūlīt iekrītu iekšā. Lūdzu, nedara to. Tas ir biedējoši. Liels risks, liela atlīdzība. Šeit ir foršas zivis. Vai kāds ir šajos tīklos? Ak, mans dievs! Ak, mans dievs! Ak, mans dievs! Paskatieties uz šo! Par to es runāju! Liels risks, liela atlīdzība. Vēl viens aksolotls. Tas ir milzīgs! Hei, draudziņ, kā iet? Ak, mans dievs! Mums ir otrais no kanalizācijas, puiši! Paskatieties, cik šis radījums ir mīlīgs! Šis noteikti ir nedaudz tumšāks. Paskatieties uz viņiem! Viņi mīļojās! Puiši, līdz šim esam noķēruši 2 aksolotļus no kanalizācijas. Mūsu armija aug. Liksim abus spainī. Turpinam, ja ir 2, varbūt vēl. Sapratāt? Stop! Tas ir tiešām spilgti. Nāc! Kas tas bija? Mums ir! Skaties! Liela zivs! Kas tu esi? Ak, dievs, vairākas zivis! Tā ir alosa! Laidīsim atpakaļ. Kas ir kas? Ak, tas ir tas! Šī ir tā lieta, ko mēs redzējām ar GoPro, tā, kas pielipa pie sienas. Es domāju, ka tā ir tieši tā pati zivs. Un man nav ne jausmas, kas tā ir, bet izskatās ļoti forši. Ak, Helēna, neticami! Tā ir vēl viena plekste. Paskaties uz viņu! Viņš tagad maskējās uz lapas. Vēl viena plekste un noslēpumaina zivs, draugi. Nezinu, kas notiek ar šo kanalizāciju, bet šeit ir daudz zivju. Apdraudziņai spainī un arī otra plekste. Un tieši šeit, draugi, mums ir aerators. Viss, kas mums jādara, ir jāieslēdz tas. Un kā redzat, tas rada burbuļus iekšā. Tas rada skābekli un uztur šīs zivis veselīgas. Ak, es gandrīz atkal nokritu. Šī vieta tiešām ir bīstama, draugi. Ak, mans dievs! Kas tas ir? Svētās šausmas! Ak, tas ir pleko! Tas ir milzīgs pleko! Ko tu dari manā tīklā, draudziņa? Paskaties, cik liels tas ir! Sākumā noķērām mazu pleko, bet šis varētu būt vecāks. Paskatieties uz tā zīmējumiem. Tie ir skaisti, bet tas ir parasts pleko. Mēs viņu laidīsim kanalizācijā. Forši. Atā, draudziņ. Tur viņš aizpeld. Es pārbaudīju tīklu, vai redzētu, vai esam vēl kaut ko noķēruši. Un atradu kaut ko traku. Ak, dievs, vai tu filmē? Trakums. Tur ir krabis. Tam ir oranžas spīles. Tas ir tik forši. Draugi, šis ir tas pats tīkls, kurā mēs tikko noķērām to pleko. Es vienkārši pārbaudīju to vēlreiz, lai pārliecinātos, ka neko neesam palaiduši garām. Un mēs tikko noķērām šo mazo krabi. Kas te vispār notiek?
Draugi, mēs no šīs kanalizācijas izvelkam tik daudz traku lietu. Paskatieties uz viņu. Viņš vienkārši rāpo pāri manam pirkstam. Ak, viņš ir tik mīlīgs, mums viņš jāpatur. Ak, Dievs, es viņam tik ļoti mīlu. Helēna, paskaties, tur vēl kaut kas ir iekšā. Tas kustās. Lapas kustējās. Ak, turpat, tur ir vēl viens. Mēs tikko noķērām divus. Šis gan izskatās citādāk. Au, viņš mani kniebi. Labi, šim vajag nomierināties. Beidz. Tie ir dažādi, jo vienam ir oranžs spils, otram nav. Ejiet, esiet brīvs spainī. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Tu redzēji to? Es gandrīz atkal sajūtu smaku. Ak, nē. Kaut kas tikko saplēsa visu. Svētais Dievs! Paskaties uz šo! Kaut kas tikko izrāva milzīgu caurumu tīklā, bet mēs tomēr kaut ko noķērām. Kas tas vispār ir? Au, laid vaļā! Paskatieties uz viņa acīm. Tas izskatās traki, draugi. Nezinu, kas tas Sams, bet viņš izrāva milzīgu caurumu mūsu tīklā. Paskaties, es varētu izbāzt cauri visu roku. Izskatās, ka mēs vairs nevarēsim zvejot ar tīklu kanalizācijā, jo mūsu tīkls tagad ir ārpus ierindas, un tas ir vienīgais, kas mums ir pietiekami garš, lai tur aizsniegtos. Tāpēc mēs tagad liksim šo puisi spainī. Mēs esam zivis slazds un astentos pa nakti, cerot noķert daudz zivju. Mums ir abi slazdi, katrai kanalizācijai pa vienam. Šeit mums ir zaļais slazds, un tad mums ir šis. Ja atcerieties, manā pēdējā video mēs izmantojām tādu pašu veidu slazdu kanalizācijā, un to patiesībā paņēma aligators. Cerēsim, ka šovakar tas neatkārtosies. Un te mums ir ēsma, viena tilapija šķēle katram slazdam. Aiziet, esmojam tos un liekam kanalizācijā. Zaļais un melnais slazds ir sēsmota. Ejam tālāk. Ceram, ka auko pietiekami gara. Sūtam lejā. Un tagad nostiprināsim slazdu, piesienot to pie kanalizācijas restēm. Tā tas nekur nepazudīs, labi? Neviens aligators šo slazdu nepaņems. Un te, puiši, mums ir otrais zivju slazds. Un tagad nolaidīsim to otrajā kanalizācijā. Cerams, ka šī virve ir pietiekami gara. Jā, labi, tur tas iet. Virve ir pietiekami gara. Labi, tur tas iet. Šeit ir mazliet bīstami šeit. Ak, Dievs, labi, viss kārtībā. Nu, puiši, šis video līdz šim ir bijis traks. Mēs jau esam noķēruši 2 akselotus, kas bija šīs dienas video mērķis. Un mēs esam noķēruši arī daudz citas trakas zivis un citus radījumus. Un mēs visus esam salikuši šajā spainī tepat. Tagad dosimies uz manu māju un ielaidīsim zivis dīķī un akvārijos. Vēlāk atgriezīsimies pie kanalizācijas, pārbaudīsim slazdus un cerams būsim noķēruši kaut ko traku. Tiekamies pie manis! Labi, puiši, mēs esam atgriežies manā mājā ar visām zivīm, ko līdz šim esam noķēruši. Un mēs patiesībā sāksim šeit, pie manas mammas Tiki būdas akvārija. Jūs šo neesat redzējuši jau ilgu laiku, un manuprāt ir pienācis laiks jaunām zivīm. Pirmais būs šis mazais noslēpumainais Sams, kuru tūlīt ielaidīsim akvārijā. Tas ir mugurpeldētājs Sams, laikam tas ir. Ļoti forši. Mums ir vēl viens noslēpumains Sams, tūlīt viņu ielaidīsim. Un pēdējā zivs, ko mēs pievienosim šim akvārijam, ir šis puisis. Mazā noslēpumainā zivs. Tā, viņš jau peld. Uz redzēšanos, draudziņ. Tieši blakus mugurpeldētājam Samam. Un kamēr mēs esam šeit, mums ir arī šis puisis. Kaut kāds ciklīts. Nav ne jausmas, kas viņš ir, bet mēs viņu pievienosim ciklīs dīķim. Tur viņš iet. Un paskatieties, puiši, mēs beidzot noķērām vēl vienu balto vēzi. Ir pagājis kāds laiciņš, tātad jūs zināt, ko tas nozīmē. Mēs viņu pievienosim vēžu džungļu laukumam. Vēžu džungļu laukumā tagad ir pilns ar gupijām, droši vien tūkstošiem. Šim puisim būs daudz ko ēst. Mazais draudziņ, viņš izskatās lieliski. Noķērām daudz dīvainu citlunētiešu zivju un ielikām tās noslēpuma dītī. Ak, Dievs! Skaties uz to! Ko tas dara? Mums bija vēl dažs zivs, ko pievienojām noslēpuma dīķim, kā arī līdeka ciklīt zivju istabai. Šeit mums jau ir 2 akselotli, kurus pievienosim mini dīķim. Šis dīķis parasti ir vieta, kur mēs ievietojam akselotlus, un kā jūs redzat, šobrīd tur neviena nav. Tas nozīmē, ka viņi pārvērtās par salamandrām. Tātad mēs tūlīt ieliksim šos puišus tur iekšā. Paskatieties uz viņiem, viņi samīļojušies. Lūk, puiši! Eģiet, augiet stipri un kļūstiet par salamandrām. Puiši, tās bija gandrīz visas mūsu noķertās zivis, bet vēl ir 4, 2 mazas plekstas un 2 krabi. Man ir ideāla vieta abiem. Tagad, puiši, manā istabā ir mazs nano akvārijas. Plekstas var ierakties smiltīs, mazie krabi rāpties uz zariem un akmeņiem. Tā ir ideāla vide abiem. Viņš šeit izskatīsies lieliski. 3, 2, 1... Ak, mans Dievs! Tas ir pats foršākais, ko jebkad esmu redzējis. Ārprāts, tas ir tik forši. Skatieties, tur ir viens tieši tur, un tad vēl viens ir turpat, un tieši šeit ir abi mūsu krabi. Te ir puisis ar sarkanām spīlēm un cits puisis ar daudz plankumiem. Viņi dodās akvārijā. Tas ir tik forši! Labi, puiši! Nu, tie ir visi trakie radījumi un zivis, ko līdz šim esam noķēruši. Tomēr mums abas zivju lamatas vēl ir kanalizācijā, un mēs tās astāsim tur pa nakti.
Jā, mēs tiksimies vēlāk šovakar, kad pārbaudīsim zivju lamatas. Pagājušas 4 stundas kopš tās novietojām, un tagad esam atpakaļ kanalizācijā, lai redzētu rezultātu. Esmu sajūsmā, lamatas tur bija visu nakti. Sāksim! Sāksim ar šo lamatu tieši šeit. Mums ir svaigs spainis ar tīru ūdeni. Aiziet izvilksim mūsu zivju lamatu. Ak, mans dievs! Skaties, nāc tuvāk! Tur iekšā ir zivis! Ak, cik smagi! Šajā lamatā mums ir tik daudz zivju, puiši, paskatieties uz to. Ak, mans dievs, paskaties. Šeit ir pušu zivs. Ārprāts, kas tas ir? Šeit ir milzīga zivs. Labi, mums jāsteidzās, puiši. Mēs šeit esam noķēruši tik daudz zivju. Sāks ar lielāko zivi, jo viņš ir iestrēdzis. Nekad neesmu redzējis tādu zivi. Forši. Paturēsi viņu spainī. Ej iekšā. O, jā. Aksolotlu armija aug. Draudziņ, šovakar jau 3. Tiešām forši. Labi, ej iekšā. Jā, vēl viens. Nu jau 4 aksolotli. Kas notiek? Tas ir kā rekords, puiši. Mums ir daudz parasto lietu un tilapiju. Šos mēs negribam. Laidīsim atpakaļ. Paskatieties, mums ir pušas zivtiņas. Saku mazi, bet viņi ir milzīgi. Cik liels? Ļoti forši. Ieliksim spainī. Vēl viena puša zivs. Kas tas blakus? Nav ne jausmas, nedaudz tumšāks. Vēl viena puša zivs. O, klauna naža zivs. Viņa nāk ārā no nekurienes. Te vēl kaut kas. Man bail aiztikt. Kas tas? Fui, tik mīksts. Fui. Kas tas ir? Izstāst pēc gļotes, tas kustās. Varbūt puša zivs? Tas izskatās pēc resnas plekstas. Izskatās pēc resnas plekstas. Džeki nezin, kas tas ir. Izskatās mazliet pēc pušu zivs vai tās plekstas. Es nezinu, ierakstiet komentāros, ja jūs zinat. Ak, kas tas ir? Kas pie velna ir šī lieta? Man nav ne jausmas, kas tas ir, bet mēs viņu ieliksim spainī. Pārējās zivs izstāsta kā tilapijas, tās mūs neinteresē, tāpēc laidīsim atpakaļ un pārbaudīsim otru slazdu. Pirmais bija veiksmīgs. Skatieties uz to noslēpumaino radību. Tagad, kad es to redzu labāk, tā noteikti ir kaut kāda pušas zivs. Mums te ir šī milzīgā noslēpumainā zivs. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Džeki, šī kanalizācija ir pilna ar zivīm, kuras mēs nekad iepriekš neesam noķēruši. Apstīsim, ko noķērām otrajā slazdā. Kur ir aukla? Tās vairs nav. Ak, Dievs! Pagaļaujiet man paņemt tīklu, Džeki. Aukla pārtrūka vai kaut kas tāds. Paga, vai slazds vēl ir tur lejā? Es zvēru, ja to slazdu paņēma vēl viens aligators, tas būtu traki. Ak, tur tas ir tieši tur! Tur ir. Nāc iekšā tīklā. Ak, mans dievs, tas nostrādāja! Tas tūlīt izskatīs. Vai mēs kaut ko dabujām? Oho! Paskatieties, cik daudz zivju, Džeki! Vēl vairāk aksolotu, neticami! Atveram slazdu. Vēl viens klauns. Vēl viens mazs klauniņš. Arī maza tilapija. To laidīsim atpakaļ. Tur ir mazs sams. Ļoti foršs. Ar skaistiem rakstiem. Vēl viena tilapija. Ak, šis ir mazs aksolotla mazulis. Tik mīlīgs. Paturēsim viņu. Un vēl viens, nedaudz lielāks. Šie puiši ir forši. O, kas notiek, draudziņ? Tas ir bišķīrs. Mēs reti noķeram bišķīrus. Tie ir reti, un šis ir ļoti liels. Nezinu, kāda tā ir suga, bet tas noteikti ir bišķīrs. Aizvēsturisks dinozaurs tur, Džeki, un mēs viņu paturēsim. Viņš iet. Šeit vēl pāris zivis. Ak, Dievs, vēl viens klauns. Tas ir rekords klaunēm. Noķērām ap 10 puišus. Arī šo un vēl viena. Viena noķērām otrā slazdā. Viņu paturēsim. Pēdējās 2 zivis ir mazas tilapija. Mēs tās izmetīsim atpakaļ kanalizācijā. Nezinu, kas šodien notika, bet noķērām daudz zivju. Mēs paņemsim visas zivis, ko noķērām slazdos, dosimies atpakaļ uz manu māju un ielaidīsim tās manā pagalma dīķī un akvārijos. Bet tagad, Džeki, ja jūs gribat, lai mēs atgriežamies šajā kanalizācijā, jums jāiet tur lejā, jāuzspiež patīk un jāatstāj komentārs. Tiekamies pie manas mājās. Labi, Džeki, esam salikuši lielāko daļu zivju zivju istabā. Arī milzīgo noslēpumaino zivi, pušu zivis un bišķīru. Un mēs arī pievienojām kaudzi zivju noslēpumu dīķim, Džeki. Un tagad mums ir vēl 4 aksolotli un šīs mazais noslēpumainais sams. Un mēs viņus ieliksim mini dīķī. Tiekamies, Džeki! Ak, Dievs, paskatieties, cik labi viņi izskatās. Te ir tas, ko ielikām iepriekš. Viņš joprojām tur atpūšās. Tur viens ir lejā. Ak, mans Dievs, viņi izskatās tik labi. Bet, Džeki, tas bija traki. Kāds traks loms no kanalizācijas. Apmeklējiet bassfishingproductions.shop, lai iegūtu BFP Happy FP krēklu. Ja patika video, nospiediet patīk un abonējiet uz redzēšanos.